Pirmā vēsturiski vissliktākā akciju tirdzniecība mēneša nedēļa Latvijas birža bija ļoti mierīga. Var pateikt, ka pat pārsteidzoši mierīga, ņemot vērā, ka 31. augusta praktiski visi Latvijas birža kotētie uzņēmumi publicēja savus finanšu rezultātus. Tradicionāli tieši 30. vai 31. datums un 1. datums ir tas aktīvāks spekulācijām dienas, jo uzņēmumi publicē savus finanšu rezultātus. Tomēr šoreiz tā nebija. Pašmājbiržas apgrozījums šoreiz sasniedz 250 000 slātu robežu. Un investoru uzmanības centrā tradicionāli bija Olenfarma akcijas, kuras veidoja 2/3 no kopējā apgrozījuma. Jau vairākas nedēļas pēc kārtas varam redzēt, ka Olenfarma veido Nasdaq OMX Rīgas apgrozījumu biržas pamatu. Līdz ar to atkal un atkal pacēlas jautājums, vai Nasdaq OMX Rīga apgrozījums un Olenfarma akcijas apgrozījums ir viens tas pats? Olenfarma akcijām jau tradicionāli varam redzēt vairākas spekulācijas, vēl pirms atskaišu publicēšanas. Un jau tradicionāli investori izmanto savu iecienītu stratēģiju pirkt akcijas pirms labiem sagaidām rezultātiem ar ideju, ka pēc publicētas informācijas akcijas sekos emocionālas pirkšanas, kas arī pacels akcijas cenu vēl vairāk uz augšu. Tomēr šoreiz tā nenotika. Akcijas cena kādu laiciņu paturēs uz 3 latiem un jau piekdien zaudē 5% no savas vērtības. Pašlaik analizējot Olenfarma akcijas cenu ar tehniskas analīzes rīkiem, var redzēt, ka akcijas cena ir viss tieksmes sasniegt nākamo cenu svārstības koridoru pie 2,65–2,75 latiem, ar stabilizācijas līmeni pie 2,7 latiem. Arī RSI indeks norāda, ka akcijas cena šobrīd atrodas neitrāla teritorija pie 48 punktiem. Norādot, ka, ja akcijas cena turpināsies lejupslīdē, pēc kāda laika cena būs pievilcīga pirkšanai. Igaunijas birža arī ļoti aktīva tirdzniecība, kur apgrozījumu pamatu veidoja šoreiz 3 akcijas, kas ir ļoti līdzīgas Rīgai. Un tas 3 akcijas bija Tallink Group, Silvano Fashion Group un Olympic Entertainment Group. Kopā šīs akcijas veidoja gandrīz 80% no kopējā apgrozījuma. Visas nedēļas garumā varam redzēt gan spekulatīvus, gan liela apjoma tiešus darījumus visām 3 akcijām.